Draudze Jēzus vēstniecība ir vieta, kur tu sastapsies ar Dieva spēku. Mateja 13:13, ja? Tāpēc es uz tiem runāju līdzībās, jo tie redzēdam neredz un dzirdēdam nedzird un nesaprot. Āmen. Jā, mums ir vajadzīga dzirde, bet ko mēs dzirdam šodien? Un ka mums arī tagad visur arī tā saka, jā, brīvība, un es tā arī padomāju, ja, ka bet ja mēs neesam Jēzu Kristu brīvi, mēs domājam, ka mums dos kāds cits to brīvību. Un viņš mums šodien saka, Mateja 13:13. Tāpēc es uz tiem runāju līdzībās, jo tie redzēdami neredz, un dzirdēdami nedzird un nesaprot. Bet te viņš runā par to, ka ir cilvēki, kas redz un dzird, bet viņi nedzird un arī neredz. Un ļoti labi mēs skatāmies arī evaņģēlijā, kā par ko viņš vispār raksto. Mēs visi atceramies par farizējiem, par visiem tiem skolotājiem, ja, un par visiem tiem augstajiem. Bet par to, kāpēc tad Jēzum ir tik svarīgi teikt, ka mēs dzirdam. Un ja mēs dzirdam, tad mēs arī pildam to, ko viņš saka, un to, ko mēs dzirdam ar savām ausīm. Varbūt arī ir kādam arī viena aus, bet lai viņš klausās ar to vienu. Un kam nav aus, tas lai klausās ar sirdi. Tāpēc, ka Salmans teica, dod man gudru sirdi. Arī, kā teikt, redzīgu sirdi, ja? Gudru sirdi. Ja? Nevis, nekur mēs arī neredzam, ja? Gudrais Jēzus. Kaut gan uzrakstīts, kaut gan viņš ir gudrs, tāpēc, ka viņš ir ar savu tēvu. Un tēvs ir tiešām šis gudrais. Viņš ir ķēniņš, viņš ir kungu kungs. Viņš ir šis uzticamais, un kas mums ļauj dzirdēt viņu. Bet kāds visu laiku grib, lai mēs nedzirdam. Un arī tā daudz arī teiks, bet es dzirdu, bet es tikai viņu nedzirdu. Un citi cilvēki ir izmisumā. Viņi saka, es nedzirdu, kur tas ir, kur es varu šodien dzirdēt. Es taču neesmu Pēters, es neesmu Jese, es neesmu šis viss Salmans, Jeremija, Ecihels, Hoze, Joel, Amos, Oboja, ja, Jonu, vēl tā Mika, Nahums, un viss, es neesmu tie pravieši, es neesmu tas. Bet ir viens liels bet. Ja mēs gribam dzirdēt, pirmkārt ieskaitot mani, un katru cilvēku, kas grib dzirdēt, ko tas kungs šodien saka, tad man ir jāpaņem rokās šī grāmata, dzīvības vārds, un man ir viņš jālasa. Bet ja es sēžu viģikos, ja es sēžu pie tā viena aliņa, ja es sēžu pie tā piepildītā galda, ja es sēžu tajā kompānijā, kur man Dievs jau ir teicis, izej ārā un nesēd ar viņiem, tad man nevajag gaidīt, ka es aiziešu svētdienu un man tagad sabirs. Es esmu pacelts. Es esmu iedvesmots. Draugs mīļais, tad tev vajadzēs vēl raut ārā aiz matiem, lai tu tiktu ārā no tā purva, un tad tu būsi kaut kur pacelts un vēl. Tāpēc, ka mēs nevaram ākstīties ar to, ko kāds mums piedāvā, bet to, ko Kristus. Un mums ir jālas. Un jūs, Dieva vārds, un jūs esat dzirdējuši, un mēs esam daudz runājuši, un mācītājs ir runājis par to, kad ir jālas Dieva vārds, kad ir, viņš patiešām ir jāēd, kā arī atklāsums grāmatā, un es apēdu, ja, to vārdu.
Bet mums ir patiešām šis dzīvais vārds ir jāņem katru dienu. Un nestāst un nerunāj par to, ka tā ir stunda, pusstunda, 15 minūtes vai tur 10 minūtes, bet ka tās ir tās minūtes, tie mirkļi, ka man vajag to. Un tas ir tas visforšākais, ka es varu paņemt to vienu pantu un dzīvot ar viņu stundu. Varbūt 2 stundas, varbūt pusdienu. Un atkal es varu kaut ko atcerēties. Un tas ir tas, un pirms mēs tūlītās lūksim, Svētais Gars ir tas, kas pārliecina pār to, vai tas ir tiešām, vai tas ir senebreji, vai aramieši, vai angļu, vai franču, vai latviešu. Bet ja nav viņa, tad nav nekas. Un mēs neko nevaram saprast, bet patiešām ir tas, ka mēs varam pateicoties viņa dzīvajam vārdam būt tajā, ja? Un ka mēs neesam, kā Mateja ir rakstīts. Tāpēc es uz tiem runāju līdzībās, jo tie redzēdam neredz, un dzirdēdam nedzird, un nesaprot. Un mums nav, mēs to nevaram izdarīt. Kaut kur atpakaļ nākotnē, būt tur, ja? Bet mēs šodien varam būt ar Kristu. Un mēs ņemam Dieva vārdu un lasam viņa sirdi. Un mēs dzirdam, ko viņš mums saka. Un mēs neklausamies, ko mums saka pasaule. Un kā ir tavu bībeles lasīšana? Kā jūs lasat bībeli? Klusums zālē. Kā sanāk, ja? Laikam jau nav tāda cilvēka neviena, kas nebūtu izlaidis kaut vienu dienu. Viņš nelas kādreiz arī. Tāda visi cilvēki, es domāju, visi mācītāji gadās tādas dienas, ka vienkārši nesanāca. Ja? Bet tā vispār principā vajadzētu bībeli lasīt. Vajadzētu ikdienā censties Dievu vārdu lasīt. Tāpēc, kad es saku, neizdarīsim to kļūdu kā musulmaņi. Viņi nezina, kas Korānā rakstīts ir, un tā ir milzīgi. Nodzīvo visu dzīvi, tā neko nezinādam. Un tā ir kristieši, kā nezinīši nodzīvo visu dzīvi. Es tikko dzirdēju Takera Karlsona liecību, un tu nezini, kas ir Takers Karlsons. Viņš ir populārākais žurnālists pasaulē. Fox News ziņu vadītājs, populārākās ziņas savā laikā Amerikas Savienotās valstīs un pat pasaulē. Populārākais, ietekmīgākais žurnālists visā pasaulē. Un viņš liecināja tikko par sevi. Viņš teica, es visu dzīvi esmu uzaudzis. Viņš ir miljonārs, varbūt pat miljardieris. Jā, bagāts cilvēks, bagātā ģimenē. Viņš teica, liberālā ģimenē, mēs visu dzīvi esam baznīcā. Visu dzīvi mēs gājām presbiterāņu baznīcā, tā ir reformātu baznīca, presbiterāņu. Visu dzīvi mēs apmeklējām baznīcu. Mēs klausījāmies sprediķīšus kaut kādus, tur, ko tie mācītāji tur nolasa, paslavēt tās koris, nodzēt kādas dziesmas, un mēs aizējām mājās. Un tā kā tur svētdiena. Viss, ko es no bībeles zināju, viņš teica, ir tikai tas, ko bērēs vai kāzās. Kaut ko tur. Tā es kaut kas man iespēja. Viņš teica, bet tagad kaut kas mani pamodināja atvērt šo grāmatu, redzot pasaules notikumus visus. Viņš teica, ka es sāku lasīt bībeli. Tas bija viss. Tā ir bomba, viņš teica. Visa mana dzīve ir mainījusies. Visa mana dzīve ir mainījusies. Dievs izrādās ir personisks, prasa atbildību cilvēkam. Viņš dara brīnumus, viņš teica, neko tādu manā baznīcā nebija stāstījuši, visu manu dzīvi. Viņš teica, bībeli izmainījusi visu manu dzīvi. Sāku lasīt bībeli katru dienu, viņš teica, un es izlasīju tagad bībeli, viņš teica, un mana dzīve visa ir mainījusi. Visa. Tāpēc, ka, saprot, tavas attiecības ar Dievu. Tas nav, ko mācītājs saka, vai ko tava konfesija saka, kad tu sāc lasīt bībeli personīgi. Atgriezos Mateja draudzē, Baptistu draudzē, un kaut ko tur klausījos, un bībeli nelasīju. Bet pēc kaut kādiem dažiem mēnešiem es nokļuvu draudzē, citā, kurā teica mācītājs, lasiet Dieva vārdu, lasiet bībeli. Viņš pats daudz citēja bībeles raksturvietas un pats daudz lasīja laikam, un citiem teica, lasiet bībeli. Un kad es sāku personīgi lasīt bībeli, labi, ka es sāku lasīt, tāpēc, ka tad, kad es sāku lasīt bībeli, man citreiz mati kustējās uz galvas par to, kas te ir. Dievs ir rijoša uguns. Mans vārds ir kā veseris, kas sašķaida klintis kā uguns. Wow!
Es iznīcināšu to tautu, vai es pacelšu to tautu. Viss, ko es zināju agrāk par Dievu, bija no ķekavas baznīcas, kas te stāv pretī mums. Es biju bērēs, tur novietot zārciņš, un tur apkārt raudoši cilvēki. Es domāju, tā ir baznīca, tas ir baznīcas biznes. Kristīgais biznes ir apglabāt mirušos. Tas ir kristīgā ticība. Lasi Bībeli, tad Dievs saka, es neesmu mirušo, bet dzīvo Dievs. Manā priekšā viss ir dzīvi. Bau, un tev matiši tā uguns tā par mūru. Sabūt, Dievs nav Nils Vēbers un Jēzus vēstniecība. Viņš nav pasoļst visus. Viņš nav katolis, nav luterāns, nav baptists. Dievs ir tas, kas te rakstīts. Un, kad tu to sāc lasīt, pat ja tu būsi tuksnesī vai neapdzīvots salas, tev visi matiņi uz tavas ādas sacēs. Tu saproti, kas ir Dievs. Ko mēs nejūtam, nesaprotam. Mums liekas, ka Dievs mums ir atstājis, ja, Brigita? Te kāda sakara ar mūsu izjūtām? Dievam nav vispār nekāda sakara ar to, ko mēs jūtam. Tāpēc, ka viņš valda savā tronī un viņš radīs pasauli. Ja tu gribi iepazīties ar Dievu, tev tikai viens ceļš, atver šo grāmatu. Atver šo grāmatu, un tās nav tava konfesija, tās nav tava stereotība, tas nav tas, ko ziņās saka, vai Holivudas filmā strādā. Tās pēc kaut kas cits ir. Un tā kā es teicu, viņš teica, es sāku lasīt Bībeli, un viņš teica, man bija cilvēks, kur es ienīdu agrāk, un es sēžu mašīnā, braucu, viņš saka, un jūtu, ka es mīlu šo cilvēku. Es viņam piedodu. Un tas nav no manis. Tas ir kaut kāds spēks manī. Un tas draugs, viņš teica, mans draugs saka, Taker, tas Dievs, svētais gars ir. Dievs tev dod piedošanu. Ienaidniekam savu. Es saku, jā, un es varu piedot. Viņš teica, ka naktī viņš pamodās visi, viņi 4 suņi, kas lielieties suņi, kas viņš teica, es pamodos, un visi man 4 suņi gultā pamodās. Viņam sievu tas liela gulta, un tur visi suņi gultā. Un viņš teica, kad aizgāja uz vānas istabu, un viņš konstatēja to, ka kaut kāds uzbrukums demonisks. Un pēc tam viņš konstatēja, ka viņam ir uz muguras tāds tā kā ar asiem nagiem, kāds ņēmišs tā te, viss saplēs muguru viņu. Viņš, kas tas tāds ir? Un tie cilvēki, kas viņš teica, kas bija mācītāji, kas zināja, kas bija sludināji, teica, tev ļaunie gari tev uzbruk, vēlams ienīst tev. Tu sāc lasīt Bībeli. Kamēr tu sēdi savā presbiteriāņu baznīcā, vēlnam, viņš tev liek mierā, tāpēc, ka tu tāpat ej uz elli. Jūs zināt, ka baznīca neglāb cilvēku. Tad, kad tu sāc lasīt Bībeli, mainās tava dzīve, un vēlns tevi grib iznīcināt. Viņš nevar to izdarīt, viņš uzbrukt. Tev atlika sākt lasīt Dievu vārdu, svētais gars sāk plūst tavā dzīvē un tavā sirdī, Dievs sāk tevi mainīt, tu sāc piedot saviem ienaidniekiem. Šeit ir realitāte. Šeit ir īstenība, patiesība. Halleluja. Tāpēc svarīgi ir lasīt Dievu vārdu. Tāpēc svarīgi lasīt Bībeli. Amen.